Čau visiem, sveicināti mūsu domu garāžā. Mani sauc Karte. Mani sauc Eva. Jā, tad man ir 14 gadi. Man ir 17 gadi. Jā. Mēs abas esam no Spīdolas ģimnāzijas. Tā kā tā, mēs jūs iepazīstināsim ar mūsu domu garāžu. Tātad viens no mūsu labākajiem iespējām ir mūsu vaļas cikls. Tātad, tu zini, kas ir vaļas cikls? Īsti nē. Tātad, vaļas cikls ir vienīgs kā mūsu veida motocikls, tikai ar mūsu vaļas priekiem. Mūsu hobiju. Man, piemēram, mans mīļākais sirds hobijs ir dejošana un dziedāšana. Tas jau kopš bērnības daru, tā kā tas. Kāda ir tavi hobiji? Es nodarbojos ar tamborēšanu, kā var redzēt pēc manas tamborētās ķepciļas. Es jau nodarbojos ar tenisu jau 7 gadus, kā arī man patīk dažādu rokdarbi, kā es minēju, tamborēšana, adīšana, šūšana un tam līdzīgi. Izklausās forši. Jā. Kāds bija tavs pirmais hobijs? Es teiktu, tā būtu bijuši daļsadošana, bet to es pametu. Pēc pusotra gada nodarbošanās ar to, bet es esmu turpināt tenisu. Kas man diezgan patīk, un es nedomāju par sacensībām īsti, bet tas tiešām kā vajadz priekš un to dar tikai priekš sevis. Tas ir ļoti labi, ja tur ir tāda lietu, kas tiešām priekš sevis un, tikai priekš sevis, un tas to dara priecīgi. Man to pašu dara muzicēšana, izjust sevi mūzikā. Ko tev patīk vairāk dziedāt vai dejot? Dejoju es modernās dejas, dziesmas ar ko sevi. Es arī biju. Forši. Jā. Un dziedāt, es tā kā varbūt vairāk uz popa pusi. Jā. Ko tu zini par jūdu? Jūdā ir tiešām daudz pulciņu. Tie ir gan no dejošanas, dziedāšana, dažādi rokdarbi, kā arī sporta veidi. Piemēram, man liekas, viens no visinteresantākajiem pulciņiem ir boldrings, kurās arī gāju ļoti īsu laiciņu, bet tiešām bija ļoti interesanti rāpties par klinšiem, un arī tas bija kaut kas, ko es nekad nebiju darījis iepriekš. Tu esi gājis jondās kādu pulciņu vai? Nē, es vienmēr neesmu bijusi, bet es Rīgā boldringā bijusi, tā kā man tas ļoti patīk. Vai tu zini, kas ir legālā jautrība vai kaut kas tam līdzīgs? Pārāk, pirmoreiz dzirdu kaut ko šādu. Tas ir kaut kas līdzīgs, piemēram, brīvprātīgais darbs, visi jauniešu centri. Tu esi jauniešu? Jā, es vasarā biju strādājuši jauniešu centrā. Tur bija ļoti interesanti, ka, piemēram, gan gatavošanas meistarkolas, gan arī tikšanās ar dažādiem ekspertiem. Piemēram, vasarā bija tikšanās ar vizuālisti un kosmetoloģi, kas dažādiem cilvēkiem varbūt bijis tiešām noderīgi. Un jauniešu centrs tiešām vieta, kur var jaunietis atnākt, pavadīt brīvo laiku, satikt citus jauniešus, kā arī, un arī, piemēram, to arī pats arī piedāvāt kādu nodarbību, ja tu vēlies. Un jauniešu centrs tev palīdzēs es varētu teikt nodrošināt un palīdzēt šo pasākumu izveidot. Tas šķiet ļoti interesanti. Obligāti aiziešu. Un Jelgavā ir 3 jauniešu centri. Ir jauniešu centrs Špaknele, ir jauniešu centrs Pakāpienas, jauniešu centrs Pietura. Būs jāaiziet. Jā. Mums arī ir viesis. Kā jūs sauc? Jā, labrīt, mani sauc Arčuns. Kurā skolā jūs ejat? Un arī kā jūs par to pastāstīt? Reizi nedēļā, kā jums 5. vidusskolu, es tur strādāju par skolotāju. Jā, strādāju interešu izglītību, es vadu debašu klubu. Un pirms tam arī biju mācījies tajā skolā. Ko jūs pastāstīt par to skolu? Īstenībā pēdējos gadus notikušās ļoti lielas pārmaiņas. Pieauga
skolēnu skaits, un arī, piemēram, mūsu debašu klubs kļuva legāls. Un līdz ar to mēs arī varam apmeklēt lielus turnīrus, čempionātus ar skolas atbalstu un arī meklēt jaunus dalībniekus. Dēļ tā interešu izglītība noteikti mainījās un ļoti, ļoti pozitīvā virzienā. Vai jūs šajos turnamentos esat kaut kur tālu tikuši? Es nezinu, kaut kas tam līdzīgs. Īstenībā gan jā, gan nē, jo diemžēl Latvijā debašu kustība vēl var attīstīties daudz labāk. Piemēram, Igaunijā tas ir attīstīts daudz citā līmenī. Tur pat valsts prezidents piedalās ar valsts prezidenta turnīrs, kur uzvarētāji dabūja sev bezmaksas budžeta vietu jebkurā universitātē Igaunijā. Pie mums, diemžēl, tā pagaidām nav, bet tā un tā mēs ar bērniem braukājām pa visu Latviju, piedalāmies arī starptautiskajos turnīros, un tas iet par labu. Tā kā braukājam, attīstām komunikācijas prasmes, prezentācijas prasmes, daudz ko darām. Izklausās ļoti paši un interesanti. Jā. Tad jūs brīvprātīgi darbu arī darat, jā? Ja paskatīties uz manu algu, tad drīzāk tas būtu brīvprātīgais jums. Cik ilgi jūs darat šo brīvprātīgo darbu? Īstenībā jau no kādas 10. klases, tas sanāk, es sāku pirms kādiem 5-6 gadiem. Jo sakotnēji es biju skolas ietvaros treneris 6. klasēm, ja es pareizi atceros. Un tolaik tas bija pilnībā brīvprātīgais darbs, kad mēs tērējam savu laiku tam, lai ar bērniem strādātu un viņus mācītu. Un tagad man jau ir veselā klase, ar ko es arī strādāju. Un patiešām, ņemot vērā, ka grafiks ar darbu, ar studijām, ar manu otro darbu ir ļoti sarežģīts, tad patiešām atrast to brīvu stundiņu vienu dienu nedēļā, lai ar bērniem pastrādātu, ir ļoti liels izaicinājums. Tad, vai jūs piedalāties arī jauniešu projektā? Es kādreiz piedalījos, tas bija pirms 5 gadiem patiesībā. Arī skolas laikos mēs ar draugiem organizējām debates, trilingvālās debates. Jo kādreiz, varbūt zinat, ir tāds festivāls Lampa, ikgadēji sesija notiek. Un pirmo reizi tur mēs redzējām, ka debates vienlaikus var spēlēt 3 valodās. Un mēs iedomājāmies, ka varam pamēģināt. Un izrādās, ka jaunieši var, un mums izdodās. Protams, bija ļoti lieli izaicinājumi. Jāatceraties, 20. gads ir Covid laiks. Un mēs ļoti gribējām, lai šīs būtu skaists pasākums ar telpām, ar svinīgu atklāšanu, bet, diemžēl, Covid kick in un nācās organizēt visu online. Protams, ka izdevās, bet gribējās, lai būtu citādāk. Un šī bija ļoti laba tāda dzīves skola, jo sākotnēji mums bija jāizdomā tā ideja, pēc tam jāizstrādā plāns un projekts. Patiesībā projekts ir viena no grūtākām lietām, jo tādā formālā valodā jāizstāsta, cik jums nepieciešams naudas un kā jūs to tērēsiet. Un tolaik tas arī bija organizēts online, tagad ceru, ka klātienē. Un es arī ieteiktu visiem pamēģināt, jo izstāstīt savu ideju kādam citam ir pirmkārt izaicinoši, jābūt pārliecinātam par lietu, ko jūs darat, un jābūt pārliecinātam, ka jūs patiešām sasniegsiet to rezultātu, uz ko arī cerat. Un projekts izdevās, bet, diemžēl, bija Covid, jā. Diemžēl bija Covid, bet arī, bet jūs sakat arī cauri visiem izaicinājumiem arī joprojām šogad un ļoti labi stāv tas projekts. Mēs uztaisījām tikai vienu tādu turnīru. Atkal atgriežoties pie tā, ko es biju sācis. Diemžēl debašu kustība ir ļoti vāja Latvijā. Un lielākoties tagad cilvēki spēlē angļu valodā.
jo iespējas spēlējot angliski ir, es teiktu, lielas. Jo pagājušā mācību gada es zinu, ka 2 komandas sanāk 6 cilvēki devās bezmaksas vizītē uz Briseli. Jo turnīros galvenā balva ir brauciens pie Eiropas parlamenta deputātiem. Wow. Jā. Vai tu vēl kaut ko piebilst? Vai jūs būtu gatavs arī izveidot tādu, var teikt, debašu kustību Jelgavā, kad būtu pasākumi par debašu klubiem vai kā? Mēs bijām sen par to domājuši, kā to izdarīt. Ņemot vērā to, ka cilvēks, kas būtu gatavi brīvprātīgi pie tā strādāt, es neteikšu, ka ir ļoti daudz, un visi viņi ir nodarbināti, un dažiem ir vairāki darbi, tad tīri fiziski to grūti organizēt. Un es teiktu, ka visa iniciatīva sākās lejā skolās, tieši mācību klasēs, ka skolēniem jāsāk tā iniciatīva, un, protams, tie brīvprātīgi arī palīdzēs. Tādēļ es sēžu un skatos, varbūt kaut kur tā iniciatīva radīsies, un tad es ar prieku palīdzēšu. 6 cilvēki, savienot grupā un vēlas šo debati paplašināt. Kādi būtu jūs ieteikumi? Varbūt es īsi izstāstīšu, kā bija manas skolas laikos, kā vispār es atnācu uz debatēs. Bija skaista meitene, un es gribēju viņu iepazīties. Viņa tā, es spēlēju debates, braucam. tā viss sākās. Un mums bija skolotāji, angļu valodas skolotāji, kas ieteica nebraukāt uz Rīgu un pamēģināt kaut ko uztaisīt skolā. Un tas bija neliels projekts, teiksim tā, dažas stundas mēnesī. Skolnieki aktu zālē diskutēja praktiski. Un tas bija arī labs aizsākums. Un mans ieteikums šajā situācijā, kā es palīdzētu, ja es redzētu iniciatīvu, būtu tieši tāds. Organizēt pasākumu visiem, kas domāts visiem, ne tikai tiem, kas nekautrējas spēlēt un runāt, jo esmu pārliecināts, ka katrs cilvēks var attīstīt šās prezentācijas, komunikācijas, argumentācijas, visas prasmes. Un šeit būtu galvenais ieinteresēt pēc iespējas vairāk cilvēku. Rakstura īpašības, kuras vajadzētu, lai šo projektu, piemēram, vienreiz vai īstenot uz ilgāku laiku? Galvenokārt ir mērķtiecība. Arī taisot jebkuru projektu, mediju projektu, podkastus, vispirms jāapsēžās un jāpaskatās uz balto papīru un saplānot, uz kādu laiku jūs to taisat. Lai būtu jau konkrētais mērķis. Un manu skolā, piemēram, manas programmas ietveros, šīs mērķis ir uz 1 gadu. Es apmācu bērnus argumentācijai, kontrargumentācijai, atspēkošanai praktiski. Visam tam nepieciešamam. Un pēc gada sākam no jauna. Tie, kas jau izmācījušies, viņi palīdzēs mācīties citiem. Un ik pēc gada šīs plāns atjaunojās. Un arī organizējot tādus turnīrus nepieciešams vispirms uztaisīt plānu un pēc tam pie tā plāna pieturēties. Nevairāk, nekas cits nav nepieciešams. Tas tīri organizācijas prasmes. Paldies par jums! Mēs ļoti uzzinājām par to, par debatēm. Jā, to var izdarīt jebkurš, tikai jābūt gatavam to visu darīt. Jāstrādā. Paldies, ka uzaicinājāt! Tātad, tu spīdolā esi jau... Pamatskolas. Ok. Labi. Tātad, ko tu vairāk pateikt par spīdolu, kā viņš šķiet tikai pirmais gads ir? Tiešām, es iesaku iedzīvoties visā un iet visiem tiešām pasākumiem, jo es pamatskolā negāju uz pasākumiem tik ļoti, un šobrīd es to nožēloju mazliet. Es arī vēlos laiku atgriezt atpakaļ, lai varētu aiziet uz dažiem pasākumiem, piemēram, uz pirmajām skolas prezidenta debatēm, uz dažām skolas balvām, jo arī vajag jautrību skolā.
Man ir tā pagaidām šīs nedēļas skolotāji ļoti jauki, atsaucoši. Viss, jā, tā kā. Spīdolā skolotāji ir, manuprāt, diezgan jauki un arī labi. Jā, varbūt dažreiz nesanāk tāds vislabākais attiecības ar kādu skolotāju, bet tas ir, man liekas, tiešām normāli, ka ar visām nevar būt draugs. Bet skolotāji tiešām ir labi, un es arī iesaku uzturēt tiešām labas attiecības ar skolotājiem, piemēram, vidusskolā arī esam rakstīt projekta darbi, un ja ir kāds projektu vadītājs, un ja tev ir kāds tiešām jauks, labs skolotājs, tu vari vērsties pie viņa un prasīt, vai viņi varētu būt tos projektu vadītājs. Tev pirmais gads spīdolā, vai tā kaut kas jau ļoti ir iepticies spīdolā, ka tu arī domā palikt varbūt uz vidusskolu? Man ļoti patīk skolotāji, viņi ir ļoti atslasīti, tā kā es teicu. Klase arī ir. Man patīk, ka klasē ir disciplīna. Jā, tu esi pamanījis, ka ir vēl citādāk nekā sākuma skolā klase. Tā kā tas. Labi, tātad šī bija pirmā epizode no Domu garāžas. Drīz būs nākamā, jūs skatāties. Jā, labi, tad tiekamies nākamajā Domu garāžā.